Čau! Šodien es beidzot filmēju ar Ziemassvētkiem saistītu video. Drīzāk sakot DIY video, tādēļ, ka vispār es gribēju šodien filmēt video, kā es dekorēju savu istabu, bet viens gudrinieks izmeta manu eglīti. Tā kā es sapratu, ka man vajag taisīt DIY video, kā es uztaisīšu, pagatavošu eglīti. Nopirkt citu eglīti negribās. Atliek vien kaut ko taisīt pašai savām rociņām. Šī video es jums parādīšu, kā uztaisīt eglīti un tādas krepapīra sniega bumbas. Un, protams, kas nav mazsvarīgi, šie abi DIY ir ļoti viegli pagatavojumi. Tā kā ceru, ka jums būs noderīgs šis video. Priekš pirmā DIY būs nepieciešams papīrs. Atkarībā, cik lielu eglīti jūs gribat. Es gribu samērā lielu, tāpēc es salīmēju 4x4 papīra lapas kopā un izveidoju šādu te lielu papīru. Tad ir nepieciešama virtene. Kādā krāsā vien vēlties. Man tas ir atkal sudraba tonis, tādēļ, ka es nezinu, man kaut kā ļoti patīk šī krāsa. Vienmēr sakot, ir vajadzīgas egļu dekorācijas. Man šeit ir bumbiņas, tādas kā dēvnu kastītes, bantītes. Un, protams, kur tad bez karstās līmes, lai visu to salīmētu kopā, ir nepieciešama karstā līme. Tikai ieteicams ar caurspīdīgas krāsas pašu līmi. Varam sākt. Tātad vispirms es uzlikšu karsēties karsto līmi. Tādēļ, ka nav tik ātri, kamēr uzkarsīs. Un tagad man ir jācenšas izveidot konfekšu stultiņu no šī te papīra. Tātad es šādi paņemu papīru un ar vienu roku šādi turu papīru, ar otru turu eglis tā kā augštuļu. Un rulēju. Kad esmu uztaisījusi stultiņu, tad esmu sagatavojusi jau skoča gabaliņu šādus te sagriezusi un es aizlapināšu, lai neizjūg. Tagad nav jāuztrauc par to, kāda ir šī egle. Tādēļ, ka tāpat līmēšu es klāt spiguļus un neredzēs. Kad eglīte ir salīmēta ar skoču, lai tā turētos, ir jānogriež taisni apakšā. Tātad es nedaudz šādi te saplacinu egli un griežu. Viss mūsu egle ir gatava. Labi, joks. Tagad, kad līme ir uzkarsusi, tad ir īstais laiks to uztaisīt par īstu egli. Un tā tad ir jālīmē klāt virtene. Vispirms es uzlieku tādu lielāku punktiņu. Galvenais ir sākumu pielipināt labi.
eglīte ir gatava. Nu, ne pavisam. Tagad es līmēšu klāt šo termu virteni. Uz papīra uzlieku karstās līmes punktiņu un pielieku klāt pēdu. Es nogriežu virteni, jo man tas, protams, ir pa garu, tik cik man ir. Un šo te pielīmēšu kaut ko augškalā. Lūk tā. Man jau godīgi patīk rezultāts. Nu, un tagad sanāk izrotāt tikai eglīti ar bumbiņām, dāvaniņām. Šeit, manuprāt, nekas nevar būt pareizi vai nepareizi. Šeit vienkārši ir pēc jūsu gaumas un patikas. Ko saukšu? Lipināt bumbiņas klāt. Nu, un galotnē es liku šantu dantīti. Lūk tā, šādi izstās mans gatavā pabeigtā eglīte. Nu, man ļoti patīk. Varbūt kāds teiks, ka nav smuki tas, ka viss ir vienkārši sudraba tonī, bet, nu, man patīk, jo man istabā ir savas lietas, kas akcentē to, tāpēc vispārējais man ir diezgan tādos neitrālos toņos. Nu, eglīte sanāca īstenībā diezgan liela, tāpēc es vēl padomāšu, vai likt to uz galda vai uz zemes. Bet to, kur es nolikšu savu eglīti, jūs redzēsiet nākamajā video, tāpēc spiežiet laikus, lai tas ātrāk iznāktu. Nu, lūk tā, un mēs ķeramies pie otrā DIY. Otrais DIY ir šādas te krepapīra bumbas, kuras es saucu par sniega bumbām, jo ārā sniega galīgi nav, viss ir izkusis, tāpēc vismaz istabā mēs ieviesīsim nedaudz sniedziņu. Lūk tā. Un es nezinu, man ļoti liekas šis DIY ir ļoti skaists, eleganti izstās, un tūlīt es jums pateikšu, kas priekš tā būs nepieciešams. Priekš šī DIY būs nepieciešams tikai 3 lietas. Krepapīrs, kādā krāsā jūs vien vēlaties, man tas atkal ir balts. Zvejnieka aukla un šķērs. Nu, ko sākam gatavot? Un es gribu jums parādīt, kādi 2 varianti var sanākt. Tātad, redzat, šī bumba ir nedaudz, šī ir nedaudz mazāka, bet kuplāka. Šī ir tāda nedaudz lielāka, bet netik kupla. Nu, es nezinu, man laikam es veidošu šādu otru bumbu, bet šī arī, protams, nav slikta. Lai izveidotu šādu sniega bumbu, ir nepieciešams papīru pārdalīt 4 daļās, bet, lai izveidotu šādu 2 daļās, protams, jūs varat arī locīt iespējams 6 daļās, bet to es vēl neizmēģināju. Es pārgriezu pusīti no viena vesela gara krepapīra. Tagad atinu vaļā. Tātad es lūku 4 daļās.
Lūk tā, tagad es atgriežu šeit malas. Tāpat arī es izdaru otrā pusē. Tikko es pārgriežu abās pusēs malas, un tagad, es domāju, katrs to māk ir jāloka vēdeklītis. Aptuveni 2 pirkstu platumā. Nāk uz vienu pusi, uz otru pusi. Pārnūku uz pusēm. Atrodu, kur ir centrs. Zvejnieku auklu vai diegu apsienu pa vidu. Lūk tā. Un tagad man ir jānoapaļo gali. Nu, lūk tā, šādi aptuveni tam jāizskatās. Un tagad man ir tā kā jāloba vaļā tas viss. Akurāti no apakšas jāņem, lai neieplīstu. Nu, lūk, tā aptuveni man sanāca. Man ļoti patīk. Un tagad es nogriezīšu strīķīti, aukliņu. Principā bumba ir gatava, var arī šādi atstāt, bet es nedaudz gribu apbārstīt ar spigulīšiem sudraba krāsā. Ja var arūt paiesi malā. Ņem baigi ēta te. Nāc, nāc. Piparam viss virsā. Rek man Ziemassvētku kalnīca. Piedod piparu. Es tā negribēju. Smūgs piparu. Ai. Smūgs. Nu, smūgs. Nu, visu, ko es šim video gribēju jums parādīt, esmu izdarījusi, tātad es uztaisīju eglīti, uztaisīju sniegu bumbas, un es esmu ļoti gandrīta par paveikto, man ļoti viss patīk un apmierina, kā izskatās, bet kur es izvietošu šos te savus DIY darbiņus, jūs redzēsiet nevis šī video, bet nākamajā, tāpēc spiediet laikus, lai tas ātrāk iznāktu. Ceru, ka šie DIY jums arī noderēja, un vispār bija interesanti skatīties šo video. Paldies, ka noskatījāties. Ar mīlestību, jūs un Brenda. Atā!